Nu, sveiki! Sen neesam redzējušies. Turpināsim mūsu sarunas par puķiem un to māģiju. Šodien man ir šodien. Kas tas ir? Zirnekļu tīkli neskaitās, jā? Tā ir fuksija. Par fuksiju mēs šodien arī runāsim. Pēdējā laikā kļūst ļoti populāra. Tādēļ arī fuksijai mēs pieskarsimies tuvāk. Pirms sāksim runāt par šo te augu, gribu jums pateikt, ka pēdējā laikā visai bieži audzē, gan tikai uz vasaras sezonu, gan mājās. Vārdu sakot, fuksija attīra atmosfēru no domu, vārdu un jūtu enerģijas tiem cilvēkiem, kuri ir konservatīvi savos uzskatos un pārliecībā, un kuriem visā ir tendence ievērot tradīcijas. Fuksijas ir krāšņi ziedošie augi, pēdējā laikā populāras Eiropā, Amerikā, Krievijā, pie mums arī. Nav īpaši jāņemas ar viņām, iestādam, palejam, pamēslojam un visu vasaru zied. Fuksijas dziedinošā īpašība ir kas? Skaistums. Ja mēs paskatāmies uz tādu skaistu ziedu, kas notiek? Mums uzlabojas gara stāvoklis, mums gribas pasmaidīt, kāda viņa mīļa, kāda viņa jauka, arī kā viņa mums sasietējusi. Un labs gara stāvoklis ir veselības atslēga. Ja nu jums mājās ir tādi cilvēki, kuri ļoti sāpīgi reaģē uz jebkura veida pārmaiņām, apģērba stilu viņš negrib mainīt, mājas iekārtojumu nē, attiecības ar cilvēkiem nē. Ko tad? Iestādām fuksiju. Fuksija noder tiem, kas visu laiku nonāk vienā un tajā pašā situācijā. Tas ir tiem, kuri visu laiku lēkā pa vieniem un tiem pašiem grābekļiem. Astrologi gan jau zina, ko nozīmē tāda lieta kā dieva pirksts, horoskopā. Divi kvikonsi un pa vidu kas? Savienojums. Un ar vārdu sakot, vienas un tās pašas situācijas atkārtojas, lēkājam pa grābekļiem, nekādi nevaram tikt galā. Ko darīt? Pērkam fuksiju. Sāksim ar nopietnām lietām. Fuksija magellanica, latīniskais nosaukums, pazīstama kā fuksija, karalienes auskari, čilko bultas. Tas ir viens no simboliskākajiem, novērtētākajiem augiem gan dekoratīvajā dārzkopībā, gan savā apgabalā netradicionālajā medicīnā. Tas ir pēc būtības lapkoku krūms, pieder pie Onagracea dzimtas, izceļas ar elegantiem spilgti krāsainiem nokaraniem ziediem, un tā ir lieliska pielāgošanās spēja. Tas ir viens no fuksija magellanica, ir visizturīgākā fuksiju ģints suga. Tās dzimtene ir Dienvidamerika, kur savvaļā aug mitrās vietās. Fuksija ir sastopama no Čīles un Argentīnas līdz Ugunszemei, Patagonijas reģiona teritorijās arī. Tās ir pielāgojies arī citiem mērenās jūslas pasaules reģioniem, to bieži kultivē dekoratīvo īpašību dēļ. Tās dabiskā dzīvotne ir mitras gravas, ūdens lagūnu malas, meži, un parasti ļoti labi iedzīvojas, kā tikai saknes nonāk saskarē ar ūdeni. Fuksijas ir apmēram 100 sugu un tūkstošiem hibrīdu un šķirņu, no kurām daudzas ir atvesinātas no fuksija magellanica. Ar ko fuksija magellanica izceļas? Ar izturību un pielāgošanās spējām. Var atrast šķirnes ar vienkāršiem ziediem, ar pildītiem ziediem, lielas, maziņas, visādas. Retāk sastopama ir fuksija magellanica varietāte alba. To sauc baltais čilko vēl. Ziedi ir tādi gaiši, balti, balgani. Tātad, atgriežamies pie fuksija magellanica. Fuksija magellanica tiek izmantot arī medicīnā un kulinārijā. Tautas medicīnā to izmanto lapu uzlējumu taisa,
izmanto kā pretdruģa līdzekli un diurētiķi. Attiecības nepateikšu, neko par to sīkāk nezinu. Tur izmantot galvenokārt temperatūras noņemšanai nelieliem iekaisumiem, lai izārstētu. Fuksijas augļi ir ēdami, starp citu. Ogas ēd svaigas izmanto ievārījumu pagatavošanai, un izrādās, ka to garša pat atšķiras atkarībā no šķirnes un audzēšanas vietas. Tās ir bagātas ar antioksidantiem un tiek uzskatītas par drošu pārtiku. Fuksiju magellaniku neuzskata par toksisku, jā, tā kā viņa nav indīga. Bet, ja mēs tagad izdomāsim ēst to, kas baigi daudz neēdam, jā, jo mēs jau nezinām, kā mūsu organisms reaģēs uz šādu tēmu, iepriekš nelietotu un nepazīstamu pārtiku. Interesanti fakti, no kurienes Fuksija magellanica. Ar nosaukumu Fuksija tiek godināts Leonhards Fuchs, 16. gadsimta vācu ārsts un botāniķis. Auga ieviešana Eiropā piedēvē Šarlam Plumjē, franču botāniķim un mūkam, lielam Amerikas floras pētniekam. Fuksija magellanica ziedi ir iedvesmojuši tādus populārus nosaukumus kā karalienes auskari. Viņi tiešām izskatās pēc auskariņiem. Koralito dejotāju, ļoti smalki tie ziediņi. Fuksiju ģintī ir reģistrēts vairāk nekā 8000 hibrīdu un šķirņu, un pamatā tiem ir magellanica. Šo augu vēl sauc par dejojošo ziedu vai balerīnu, jo augšā tā atveras, tas pumpuriņš, un tad ir svārciņi, kā balerīnai. Krievijā fuksiju vēl sauc par vecmāmiņas augu un japāņu laternu. Starp citu, Rozenkreiceri bija tāda reliģiskā kārta, slepena. Viņiem piedēvē gan taro kāršu, klasisko Raidera Vaita zīvu zīmēšanu pirmā komplektā, Eiropas tieši, gan dažādas vēl maģijas. Viņi fuksiju apveltīja ar mīlestības dievietes īpašībām, ar maigumu, siltumu, skaistumu, ar žēlsirdību. Patiesībā fuksija ir labākais draugs vecākā gada gājuma cilvēkiem. Tā nostiprina garu un iedvež cerību. Fuksija ir ļoti laipna un optimistiska pēc savas dabas. Neļauj padoties izmisumam un piesaista visu to labāko zem mājas jumta un jau zem biroja, arī zem biroja jumta. Fuksijas ir ļoti interesantas, jo viņas zied bagātīgi un ilgstoši no pavasara līdz vēlam rudenim. Atšķiras pēc formas, krāsas, pēc krokojuma, pildījuma pakāpes, ziedu lieluma, lapu lieluma. Ir baltas, rozās, sarkanas, violetas, ir divkrāsainas. Hibrīd fuksijas vispopulārākās ir. Iekštelpa apstākļos izaug no 30 cm līdz 1 metram. Ziedi 4–8 cm gari dažādās krāsās. Mājās varat audzēt veselu kolekciju. Fuksijas var kolekcionēt, tā kā alpu violītes kolekcionē, ir veselas grupas, tā jau arī fuksijām. Patiesībā, lai cik tas nebūtu interesanti, bet fuksija ir augs vēsām telpām. Vislabāk viņas augi ir 10–12 grādi. Virs 20 grādiem jau ir par karstu, tāpēc labāk novietot uz balkona vai dārzā. Es savu arī nesu ārā dārzā. Runāju par apgaismojumu. Fuksija ir ļoti piemērota, piemērots apgaismojums spilgts, bet ne tieši saules stari. Vasarā uz balkona, kur rīta saule iespīt istabā austrumu ziemeļu palodzes. Jālēsta, fuksija ir jālēsta, viņu tā nevar atstāt, bet pārlieta fuksija sapūs. Jo, redziet, saknes tomēr pūst, ja ūdens ir pārāk daudz. Karstā dienā var apsmedzināt. Ik pēc 2 nedēļām laika periodā no pavasara līdz rudenim mēslojam. Mēslot var gan ar organiku, gan ar minerālu mēsliem, ko pārdot puķu veikalos. Ja mēs runājam par ziedēšanu, tā kā fuksija zied, tomēr jāizvairās pārāk viņu cilāt un pārvietot, grozīt un gorīt, jo fuksija nemīl, ka viņu aiztiek tad, kad viņa ir sataisījusies ziedēt.
Viņa var vienkārši paņemt un nomest ziedus un pumpurus. Es, kad atnesu no ārā šitā noliku, jau bija nometusi, tā kā tie ir jaunie pumpuriņi. Ziedi parādās uz jaunajiem dzinumiem. Nu, tāpēc regulāri jāapgriež. Nu, un vecie ziedi jānoņem. Fuksijai, kad viņa ziemo, tad viņa ir atpūtas periods. Ļoti minimāli laistam, bet lai zeme neizkalsta. Ziemā vēsumā, pagrabā var nest, starp citu lapas nokritīs. Tas nekas. Pavasarī jaunas izaugs. Nu, un tad skatāmies, jā, laiks uzziedināt, ejam, modinām, nesam ārā. Fuksiju pārstādīt vēlams katru gadu pavasarī. Viņai atpūtas periods pārgāja, viņa jau sataisījusies ir atkal augt, pārstādām. Kāda augsne? Kūdra, humus, smiltis, nu, kūdra 3 daļas, pārējās pa vienai. Noliekam apgaismotā vietā, bišķi apgriežam par trešdaļu zariņus, aplaistām, apsmidzinām un aiziet. Fuksijas iesaka stādīt gaišas krāsas podos, lai tie podi pārlieku nesakarstu. Nu, un katru gadu 2-3 cm tas podiņš ir lielāks nekā iepriekšējā gada podiņš. Jābūt mēreni mitrai augstnē, nepārlējam. Apakšā drenāža, keramzīta mazi akmentiņi, zinām, jā. Nu, fuksijas var pavairot ar sēklām, var pavairot ar spraudiņiem. Jā, ar sēklām nevar zināt, kas tur sanāks, jo, kā mēs zinām, hibrīdi, viņi var neradīt tādus pēcnācējus no sēklām, kādi bija sākotnējie. Bet, ja mēs gribam tādu pašu, tad ir jālieto spraudenīši. Ņemam spraudenīšus no pārziemojošā auga, nu un skatāmies, kur 2-3 lapu pārīši, ja? Nogriežam zem atstiņas, lapiņu 2 noņemam un stādam rupjās smiltiņās, smuki iekšā, nu un tad virsū burciņu, ja? Burciņu periodiski pārslaukam, lai neuzkrātos mitrums pārāk daudz, 10 dienās iesakņojas. Un kas ir interesanti, tā kā uzliek virsū burciņu, iesakņojas labāk tie, kas gar maliņu aug, nevis tie, kas pa vidu. Nu, pamēģiniet, redzēsiet paši. Lūk. Nu tā, tik daudz par fuksiju. Ko es jums gribu pateikt? Nu, nav gara stāvokļa. Nu, sarežģīts laiks. Iestādīsim skaistu fuksiju. Ātā.